Jā, labi. Es viņai pateikšu. Nu, uzmini. Man atkal zvanīja tava elpa. Viņa teica, ka tu viņu ignorē. Atkal. Ka tu viņu pamani tikai tad, kad tev atkal piezogas trauksme, vai ka tu nopūties jau 5. reizi vienā stundā, vai ka tu naktī guli ar platām acīm un domā mal uz riņķi atkal visas tās lietas, kuras tu esi aizmirsusi izdarīt. Bet kas ir tā visjocīgākā lieta? Tava elpa ir tā viena lietiņa, kas vienmēr ir tev līdzi. Un lielākā daļa no mums nemaz nezina, kā elpu izmantot. Tieši tāpēc es esmu radījusi šo kursu. Nevis tāpēc, lai sagrieztu tevi kaut kādā kliņģerī, nevis tāpēc, lai sanskritā skaitītu mantras, bet tāpēc, lai iemācītu tev, kā elpot labāk. Nu tā pa īstam. Mieram, skaidrībai, enerģijai. Un Kātka joga pamatu kurs iesācējiem. Kurs, kurā elpa notiek vispirms, un tad viss pārējais nemazāk svarīgais seko pēc tam. Man liekas, ka atkal zvana tava elpa. Varbūt tu šoreiz pacel?